nav tālu vairs tā diena, kad atjaunotais, renovētais Rīgas motoru muzejs pieņems savus pirmos apmeklētājus. Bet, kā saka, mums kā vienmēr ir tās tiesības mazliet ātrāk paskatīties, kas notiekās. Un lielākais lepnums, un es domāju, ka es nekļūdos, Auto Uniona ievadīšana muzejā, kur mums bija izdevība būt klāt. Jā, nu jau gandrīz visi spēkrati ir ieņēmuši savu vietu muzejā, un pavisam nesen viena no vissvarīgākām vietām, droši vien varbūt pat pašu svarīgāko, ieņēma Kalnu karalis, Auto Uniona sacīkšu automobīls, un mēs redzam, viņam patiešām ir īpaša vieta. Šī vieta ir uz platformas, kas ir visaugstāk visā muzejā, kā jau Kalnu karalim tas pienāks. Varbūt mums ir jēga pastāstīt, kā Auto Uniona šis sacīkšu Kalnu karalis pie mums nokļuva. Kalnu karalim ir visai garš stāsts. Kalnu karalis izgatavots 1938. gadā, uzvarējis daudzās Vācijā, arī citur, daudzās sacensībās, gūs daudzas godalgas. Un kara laikā kā trofeja nokļuva Padomju Savienībā. Un pēc vairākiem gadiem bija jau 70. gados nolemts sagriešanai metālūžņos Zilu rūpnīcā. Un pateicoties mūsu antīko automobīļu klubu biedriem, Viktoram Kulbergam, tā laika priekšsēdētājam, izdevās šo automobīli izglābt un atvest uz Latviju. Automobīls ir ļoti sarežģīts, un tā restaurācija nebūtu nav viegls process, tāpēc tikai pēc daudziem gadiem, 90. gados, izdevās veikt šī automobīļa restaurāciju Lielbritānijā, kas faktiski bija, izmantojot atsevišķas automobīļa daļas, izmantojot oriģinālos rasējumus, šīs replikas izgatavošanu. Un šobrīd šis automobīls ir patiešām ļoti vērtīgs, jo tāda arī izgatavot vairs nav nevienam tiesību šāda automobīla. Tāda ir izgatavot tikai 2 pasaulē, un ar šo automobīlu mēs patiesi lepojamies. Un kad tad tauta tiks laista iekšā šajā te svētnīcā, motoru svētnīcā? 2. jūlijā Rīgas motoru muzejs vērs savus durvis visiem apmeklētājiem. Tad arī rādīsim pilnu ekspozīciju, rādīsim visus savus pārsteigumus un patiešām cerēsim, ka cilvēki gūs šeit patīkams emocijas, varēs šeit patīkam atpūsties, pavadīt visu dienu. Tātad gaidam 2. jūlijā. Es zinu kādu vietu. Es tev parādīšu. Kā otrā pusē. Eju, šitā nav mana mašīna. Kā tev tur sauc un ēd sirpo? Dusmīgs, toties dzīvs. Neļauj braukt reibumā. Nav vērts raizēties. Otstā atlīdzina zaudējumu satiksmes negadījumā cietušā auto. Uzmanību, droni! Veikalā Motorsports varat iegādāties dažādu līmeņu bezpilota lidojumos aparātus, arī profesionālos dronus. Pieejamas rezerves daļas, servisa apkalpošana un konsultācijas. Ja man kāds kādreiz teiktu, kad Viķernieku trasē būs pirmās formulas cienīgs aprīkojums, es teiktu, ka mulda. Nu, tas nav ne tikai cienīgs, bet tas ir tieši tāds pats aprīkojums, kāds ir pirmajā formulā. Tad FIA licencēts, kraštestos pārbaudīts, pitlīnijas, sienas aprīkojums. Normāli sacensībās tā ir tā vieta, kur tiek uzbūvētas šīs tādas nojumītes, ja mēs runājam par tādām lielām sacensībām, no kuriem notiek komandu vadība. Mūsu gadījumā šī pitlīnijas siena ir dāvinājums no firmas Geobrug. Tad mēs saņēmām dāvinājumu 20 metrus šādus elementus kopā ar tādas pašas izturības vārtiņiem, kādi ir šai betona sienai. Un arī noteikti kaut kāda vēl te būs kaut kāda režģa vēl? Jā, šeit nāk iekšā montēts tieši tāds pats režģis, kāds viņš ir uz visas finiša taisnes. Viņi savstarpēji visi šie bloki kabinās kopā, un tā unikalitāte šiem blokiem ir tāda, ka viņi
savstarpēji kabinās kopā apmēram tā kā Lego klucieši. Neskatot, vai tas ir šīs pitlīnijas elements, vai tas ir malas nožogojums, vai tas ir augstāks, zemāks, biezāks, plānāks, visi viņi savstarpēji kabinās kopā, un tad ar šādu mobīlu sistēmu var izveidot trasi jebkurā vietā. Nu, bet tas arī nav viss, ko mēs šeit esam redzējuši un piedzīvojuši pēdējo nedēļu laikā. Tramplīnu būvēšanu, tramplīnu testēšanu. Jā, protams, pēdējās šīs dienas pirms Līgo svētkiem ir bijuši tādas īpaši aktīvas ar dažādiem notikumiem piesātināts. Vakar notika šī seguma testēšana ekstremālos apstākļos, kad gāzas tas trakais lietus. Un tā lieta, kāpēc mēs to testējam, mums viņa ļoti svarīgi ir, jo šāds rallycross grunts posma segums savā ziņā ir unikāls, un pirmo reizi viņš tiek vispār pasaulē, kaut kas tāds maisījums tiek pielietots, ko izstrādāja mūsu... Ne tikai Latvijā, bet pat pasaulē. Jā, es nebaidos šī vārdu, pat arī pasaulē šis grants nosacīta, šis grunts segums, jā, tas nav vienkārši grants sajaukt ar māliem kopā, un viss viņš ir ļoti smalki proporcijās sadalīts šis kopējais maisījums, un tā būtība ir tāda, lai panāktu to, ka pirmkārtām, lai šis segums, kas ir 30 cm biezs, viņš būtu nodiluma izturīgs, viņš izturētu slodzi, maz putētu, un lietus laikā saglabāt savus tās pašas īpašības, kāds viņam ir sausā laikā. Tātad, lai nebūtu nekādas sacensību brauciena rezultātā radītas rises iekšā, bedres, izskalojumi un tā tālāk. Izklausās pēc tās pasakas aiziet, tu nezinu, kur atnest to, nezinu, ko. Nu, pašā sākumā varbūt tās arī tā mums likās, ka mēs pie šī projekta ķērāmies klāt. Taču tagad tā jau ir realitāte. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Hidrauliskās sistēmas un savienojumi, firma Hydronex. Bez iepriekšējām 3 tirdzniecības un servisu vietām Latvijā, Rīgā, Aizkrauklē un Jēkabpilī, kur varat iegādāties un atremontēt visa veida hidrauliskās iekārtas, klātnācis jauns Hydronex tirdzniecības un servisa punkts Gulbenē. Firma Hydronex Latvijā pārstāv čehu rūpnīcas Jihostroja ražotos NŠ tipa zobratu hidrauliskos sūkņus, visa veida šo sūkņu tirdzniecība un servis. Nav vērts raizēties. Otsta atlīdzina zaudējumus par satiksmes negadījumā cietušu ārstēšanu un darba nespēju. Ir cilvēki, ir firmas, kuriem jubilejās patīk saņemt dāvanas. Taču ir arī firmas, kurām patīk savās jubilejās dāvināt ko citiem. Un tā arī savā 25 gadu jubilejā, 17. jūnijā, Limbažu pilsētai Limbažu ceļi uzdāvināja jauku vides objektu. Šodien mūsu dzimšanas dienā no sirds sveicu visus limbažniekus, bijušos un esošos Limbažu ceļu darbiniekus, sadarbības partnerus, klientus, vēlēt veselību, panākumus. Paldies, liels paldies par līdzšinējo veikto, un lai izdodās ieceres un realizēt nākošos darbus un plānus. Sirsnīgi sveicu dzimšanas dienā! Dziesmām un dejām beidzoties sapratām, ka ar Garklāvu kungu mums nāksies tikties vēl, un tomēr mazliet dziļāk ieskatīties Limbažu ceļu vēstures gājumā. Limbažu ceļi tika radīti uz tukšu vietu, vai kā? 90. gadu sākumā, mainoties
gan sabiedriska politiskā situācija, mainījās arī saimnieciskā situācija. Un 90. gada pašās beigās tika pieņemts lēmums, satiksmes ministrijas lēmums, ar kuru tika nodalītas valsts funkcijas, ceļu uzturēšana un uzkopšana no būvniecības sfēras. Un Limbažas ceļi radās uz šīs te nodalītās daļas bāzes, uz tehniskiem resursiem, uz daļas no cilvēku resursiem, kas kādreiz savā laikā strādāja 19. ceļu remonta būvniecības pārvaldē Limbažos. Sākotnēji nebija īsti sakārtot likumdošana, tā visa veidojās arī attiecībā par uzņēmumiem, saimnieciskiem uzņēmumiem, SIA statusā, par akciju sabiedrībām. Un sākotnēji mūsu uzņēmums izveidojās kā valsts ceļu būvs uzņēmums, kā pāries posmas uz šo te jauno veidojumu. Pusgadu laikā apmēram tika gan pieņemts likums līdz galam, kopā ar valsts notāru mūsu toreiz direktors Lācis Aldis gāja cauri visam šim procesam, kamēr 17. jūnijā tika pieņemts lēmums par SIA Limbažas ceļu reģistrēšanu uzņēmuma reģistrā. Likumdošana bija pietiekoši nesakārtota, mācījās gan notārs, mācījāmies gan mēs, bet tas ceļš tika iestaigāts un vēlāk jau daudziem kļuva vieglāk to darīt. Vai var teikt, ka Limbažas ceļi ir viena no vecākajām ceļbūves firmām Latvijā? Noteikti, kad mums ir tā teikt, priekšgājēji un firmas ar nopietnu vēsturi, kas dibinātas jau 50. gados, tā teikt, ceļinieku celmalauži, bet atjaunotās Latvijas laikā Limbažas ceļi tik tiešām ir viena no pašām pirmajām jaunu dibinātajām, jaunu veidotajām ceļu būvniecības firmām. Vai atcerieties, kādi bija pirmie objekti? Jā, atceramies. Protams, ka tie objekti sākotnēji bija it kā pat daļēji pārnākošie no iepriekšējiem darbiņiem, kas bija kaut kur jānobeidz un jāveido jauni. Bija kādi grants objekti, saucamie grants objekti, bija arī kādi asfaltēšanas objekti. Varbūt atceramies Vējiņa iesalkāja 4 kilometri, tātad no Valmieras ceļa saucamā, tad virzienā uz Ozolēm, tur kāds kilometrs bija. Tātad bija kādi objekti, kas bija tā kā valsts pasūtījums, bet tajā laikā veidojās arī pasūtījuma bāze uz saucamiem zemnieku, breša zemnieku atbalstītiem ceļiem. Vai tajā jaunajai atjaunotajai valstī pietikās naudas tajā brīdī, ko tur maksāt? Ceļu nozarē līdzekļi hroniski pietrūka, bet bija toreiz programmas, kas tā kā atbalstīja vairāk zemniecību, un tajā laikā arī meliorācijas darba aktivitātes, ja, un meliorācijas ceļi. Un tajā laikā tā kā tas bija tas, uz kā rēķina izdzīvoja varbūt daudzas jaunveidotās firmas, nebūtot lepni par darbiem, kuras dara, bet darot tos ar profesionālu pieeju, zināšanām un prasmēm. Un tā kā var teikt, ka tos grūtos laikus zināmā mērā arī pārvarēja šādā veidā. Nodalot ceļu būvu no uzturēšanas, tā tehnika jums tika uzdāvināta, vai jums izpirkāt, vai vispār tur kaut kas bija ko pārņemt? Pēc toreiz spēkā esošās likumdošanas tad pastāvēja iespēja jaunveidotiem uzņēmumiem nomāt valsts mantu, ar ko strādāt, par to maksājot attiecīgus līdzekļus, un vēlāk jau stājoties spēkā likumiem par privatizāciju, par certifikātu izmantošanu un tādām lietām, bija iespēja arī šo te daļu mantas izpirkt, tātad gan kombinējot gan certifikātu, gan naudas līdzekļu izmantošanu. Kāda tehnika, cik daudz nācās pārņemt? Protams, šodien atskatoties uz to laiku, šķiet visai smieklīgi, ka tik tiešām tie bija pāris ekskavatori, draglains tajā laikā tāda varbūt zināma lieta, tas saucamais troša ekskavators, bija kāds kamas, bija ziliņš, droši vien, ka ļaudis vecākā gājumā droši vien atcerās, ko tas nozīmē. Bija arī mikroautobus Latvija, bija arī asfalta ieklājējs, bija asfalta betona rūpnīca,
Kāda gan viņa toreiz bija mazražīga un jau stingri palietota, bet šīs te iesākums jau bija. Tajā laikā mēs, protams, arī bijām vienīgā izēja bīrēt telpas no iepriekšējās darba vietas. To mēs arī darījām. Bija līgumiskās attiecības, bet būtībā mēs bijām svešā teritorijā, svešās darbnīcās, svešā ofisā. Un, protams, ka visu, ko mēs nopelnījām, praktiski, var teikt, gan drīz 100% visu mēs guldījām atpakaļ iekšā uzņēmuma attīstībā, investējām tehnikā, transportā, arī iegādājāmies bijušo Lautehnikas celtniecības iecirkni, kur mums šobrīd arī ir kantoris, mehāniskās darbnīcas esam atremontējuši jau no tā laika un, protams, arī paplašinājušies vēl plašākā mērā. 90. gadu vidū, tieši 95. gadā ar darbiem nozarē kļuva pavisam spiedīgi un bijām spiesti domāt arī par to, kādā veidā saglabāt tos cilvēkus, kas ir pietiekoši labi speciālisti savā jomā ceļu būvniecībā, kā saglabāt viņus, lai viņi neizklīst, nezūd nozarei. Varbūt arī tajā laikā tik daudz nedomāja par aizbraukšanu uz ārzemēm, bet visādi varbūt bija cilvēki arī, kas aizgāja. Bet mēs toreiz piegājām pilnīgi netradicionāli, un izrādās, ka līdzīgi ceļi bija gājuši arī daudzi citi ceļnieki. Meklējām iespējas, slēdzām ilgtermiņa mežu izstrādes, mežu nomas līgumus par veselu meža apgabalu izstrādi ilgtermiņā, kas mums līgums tika noslēgts 96. gadā uz veseliem 10 gadiem, un lielā mērā mēs cilvēkiem speciāli sameklējām darbu šādā veidā, lai nodrošinātu viņiem iztikšanu šajos grūtajos laikos. Ceļu būve kā tāda praktiski atsākās ar ceļu fondu nodibināšanu 98. gadā. Jā, tieši tā 98. gadā dibinot šo ceļu fondu, parādījās cerīgāks skats uz to, kad tiks vairāk gan darba nozarē, gan arī ceļi tiks sakārtotāki valstī kopā tautsaimniecībai. Tajā laikā pietiekoši aktīvi darbojās arī ceļnieku asociācija, kurā sastāvējām arī mēs, Limbažas ceļi. Un, tā bija diezgan liela nozīme arī visā tajā procesā ceļu fonda dibināšanā. Mazliet vēlāk sākotnēji šai radītāji iespējai privatizēt valsts mantu, būvniecības tehniku un iekārtas, kas radās pašā sākumā, mēs radām arī iespēju iegādāties drupināšanas cehu, akmens drupināšanas cehu, vai kas pēdējā laikā vairāk darbojās kā šķēmu pārstādes cehs, bet mēs atjaunojam arī tieši laukakmens drupinātavu ar visu priekšdrupinātāju. Un 98. gadā jau iestājoties un sākot apgūt jaunākas un stingrākas prasības ceļu būvniecības nozarē, mēs rekonstruējam arī asfaltbetona rūpnīcu Limbažos, palielinot gan tās ražīgumu, tātad jaudu un attiecīgi datorizējot un automatizējot visus procesus. Šī rūpnīca arī tika izpirkta, ja? Arī šī rūpnīca bija izpirkta, un šī rekonstrukcija jau gāja tīri par mūsu investīcijām. Ar šo, protams, nebeidzās mūsu rūpnīcas pilnveide. Pēc nepilniem 10 gadiem, 2007. gadā, mēs atklājām jaunu rūpnīcu arī Valmierā. Tad 2008. gads bija zīmīgs, jo ceļbūves firma Limbažas ceļi, tā teikt, kļuva par lielā ceļbūvētāja Bindara meitas uzņēmumu. Jā, 2008. gads bija iezīmīgs ar to, ka Limbažas ceļi konsolidējās ar ceļu būves firmu Binders, kļūstot par Binderas meitas uzņēmumu. Vai tas bija ieguvums, kā to uztvērāt jūs paši, cilvēki, teiksim, cipari Excel tabulās? Toreiz likās, ka tas ir vienīgais pareizais risinājums, ņemot vērā gan visu saimniecisko, gan arī būtībā tādu politisko situāciju. Un tas no sākuma tika uztvērts ar zināmu piesardzību no darbinieku, varbūt
darbinieku vidus, tad tas parādījies, ka tas bija pareizais lēmums, ir laika gaitā, un arī jau šobrīd var teikt, kad šī attieksme ir mainījusies par labu tādām draudzīgām sadarbības iespējām un attiecībām, un tikai apstiprinājis tas sākotnējās ieceres. Ja sākotnēji varbūt paudās vairāk šī attieksme viņi un mēs, vai mēs un viņi, tad šobrīd jau tas jau tikpat kā nav vairs izšķirami. Kādos reģionos jūs pamatā strādājat? Kaut kā Kurzemē es tā kā neatceros jūs. Jā, tik tiešām Kurzemē mēs neesam bijuši. Mēs esam bijuši Zemgales pusē, bet tie bijuši tādi atsevišķi projekti. Jā. Pamatā mēs strādājam Vidzemes reģionā, Daugavas labajā krastā noteikti, Vidzemes reģionā. Un Limbažas pilsētā? Limbažas pilsēta pats par sevi. Protams, ka mēs šeit darām arī ne tikai būvniecības un remonta darbus, mēs veicam arī uzturēšanas darbus. Tā tomēr ir mūsēja pilsēta. Kā nozīmīgākie Limbažas ceļu objekti pēdējo nepilnu 10 gadu laikā, es atceros Limbažu apveceļu izbūvu, Vēveru kārķi, Rūjienu Masalats, pa kuru starp citu tika saņemta arī balva. Jā, protams, kad objekti būtībā jau katru sezonu ir ar kaut ko raksturīgu, un viņi savā laikā ir ļoti svarīgi visi, bet šie varbūt tie akcentējamākie, tāpat arī saucamais Dūču ceļš, kas vēl būtu tā kā jānobeidz līdz pilnībai. Tie, kas paliek atmiņā ar tādu nopietnu apjomu, attieksmi un ieguldījumu. Un, protams, ka tas, kas mums vistuvāk, tas paliek visvairāk atmiņā, Limbaža apveceļa posmi, šie palikuši spilgt atmiņā, un pēdējais arī, kur nodevām pagājušā gada pavasarī. Par to ir prieks gan pašiem, gan iedzīvotājiem, gan tie, kas visi strādāja. Tiem skatītājiem, kuri varbūt precīzi nepārzina Limbaža apkārtnes ģeogrāfiju, paskaidrošu, ka ceļš Limbaža, Dūči, Zvejniekciems, Saulkrasti un, kā saka, Saulkrasta apveceļš ir pats matemātiski taisnākais ceļš uz Rīgu. Un domāju, ka tie nepilnie 10 kilometri, kas tur ir palikuši, ka nākotnē tiks izpildīti. Tāda cerība ir. Tajā laikā, kad likvidēja vilcienu uz Limbažiem, bija tā saucamā slēgto dzelzceļa programma, kurā tika ierakstīts, ka šis ceļš būs. Šobrīd praktiski bez asfalta palikuši laikam ir 6 km, bet rekonstrukcijai paredzami un nepieciešami apmēram 10 km. Arī Limbaža novadam kopumā saimnieciskām vajadzībām un tīri administratīvām vajadzībām šis ceļš ļoti svarīgs ir, jo Skultes pagasts ir viena no Limbažu novada sastāvdaļām. Ar kādu objektu vai objektiem sāk savu 26. darbības gadu Limbažas ceļu? Šobrīd ir dienas kārtībā līguma slēgšana par ceļu, kas Limbažus sasaista ar Valmieru. Saucamais Kocēna Limbaža Tūja ceļš, 8,5 km garumā, nedaudz, tad atkāpjoties 3 km no bijušā Valmieras Limbaža rajona robežas, uz Limbaža pusi sākās objekts 8,5 km garumā. Tur mēs strādāsim kā apakšuzņēmējs pamatā, zem ceļu būs firmas Binders virsvadības. Vai raķetes Līgo svētku salūtam nopirki? Ak, nē, neraizējies. Lai tev nebūtu jābrauc 43 km līdz Ciemupei, firma Aldi atvērusi jaunu veikalu salūts.lv Rīgā, Matīs ielā 103A. Priecīgus Līgo! Automotoraidījums numur 2 izmanto MediaRange datu nesējus. Iegādāties tos varat Prizma lielveikalos.